Dejo kopā ar Simonu. Šodien es tev izstāstīšu noslēpumu, kā tu vari padarīt savus vilnīšus ar ķermeni plastiskus, un lai tie izskatās skaisti un estētiski. Es zinu, ka daudz no jums domā, ka vilnīši ir ārpus kaut kas ļoti sarežģīts, bet īstenībā tā nav. Un noslēpums slēpjās celīšos. Tas ir tas, ko es visbiežāk redzu, kādu kļūdu meitenes pieļauj, ka viņas taisa pamat vilnīt, viņas pa ātru saliec celīšus vai tieši par ilgu tur tos celīšus saliekus. Tātad lēnām parādīšu ar saniem, būs laikam jums redzēt. Mēs sākumā saliksim celīšus, ieliksim galvu iekšā. Un tad vilnītes izskatās, šīs vilnītes izskatās šādi, kad izskatās no celīšus, eju augšā un dodos šeit. Varu pielikt arī klāt rociņas, tādā un tādā. Ko bieži meitenes dara? Celīši paliek saliekti pārāk ilgi. Sanāk tad šādi. Tāpēc es iesaku patrenēties jums šādi, ka jūs saliecat tātad kājiņas, ieliekat galvu iekšā un paceļat galvu augšā viens un piesakāt ar rociņām pa celīšiem. Un tagad turat pilnīgi taisnas kājiņas un ejat atpakaļ 2, 3, liecieties tik tālu atpakaļ, ka jūtat, ka mugurīgi sāp vairs nevaru, un tikai šī brīdī saliecat celīšus un ejat iekšā 4. Un atkal 1, nokontrolēt taisnas celīšus, 2, ejat atpakaļ 3 un 4. Un tagad tev sanāk taisa plastiski pēc kārtas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nu ko, ceru, ka tev šis palīdzēja. Ja gribi uzzināt vēl vairāk nīkumus par dažādiem vilnīšu veidiem, tad pieraksties uz mūsu nodarbībām Soul of Dance Day studijā. Visu papildus informāciju atradīsim mūsu mājaslapā www.soulofdance.lv.com. Tiekamies!